Jaunais un stilīgais Fujifilm X-M5 bloģera fotoaparāts un filmēšanas aparāts. Specifikācijas, īpašības, saderīgie objektīvi – viss šajā video. Klikšķini un skaties! Fujifilm ražotājs mums ir zināms ar daudz kvalitatīvām kamerām un objektīviem. Un viņu pēdējais, viens no interesantākajiem modeļiem ir Fujifilm X-M5 kompaktais aparāts. Ļoti maziņš, ļoti viegls, svārs tikai 355 grami kopā ar bateriju un kartiņu, protams, vēl objektīvs priekšā, un par objektīviem mēs pieminēsim vārdiņu bišķi vēlāk. Ar ko ir īpašā šī stilīga un kompakta kamera? Pirmkārt, pats Fujifilm šo kameru pozicionē kā tieši bloģera kameru. Jūs redzat, kā atlūkas ekrāniņš, un tas nozīmē, ka filmējot sevi var pilnvērtīgi redzēt sevi ekrāniņā. Tad kamerai ir speciāls vlog režīms, kurš atvieglo tieši vlogošanu, tīri filmējot sevi vai kādu citu ar šo kameru. Plus video režīmā ir daži ļoti advancēti parametri. Piemēram, novietojot kameru horizontāli, var dabūt no tās kameras vertikālu kadru. Man ir safilmēti paraugi un pat ir testi meža un pārgājiena un pilsētā, kur ar šo kameru es filmēju tieši vertikālu kadru, turot kameru horizontāli. Pagaidām tikai pāris kameras pasaulē prot darīt šādu brīnumu, un Fuji ir viena no tām kamerām. Vēl interesanta īpašība, ka kamera ļauj filmēt ar visu savu sensoru pilnā laukumā, tā teikt open gate, kad ir praktiski kvadrāts kadrs, un pēc tam montāža mēs varam izgriezt no kameras gan horizontālu kadru, gan vertikālu kadru no vienas un tās pašas filmēšanas. Pie ļoti labiem parametriem, kas mums ir iekšā, kamera spēj ierakstīt ļoti kvalitatīvu materiālu. Te gan nav image stabilization uz sensora, bet tikai elektroniska stabilizācija tieši filmēšanas laikā. Un kad tā elektroniska stabilizācija ir ieslēgta, bišķiņ samazinās attēla izmērs. Testos es rādīju, kā tas izpaužas, bet, piemēram, turot ar kādu nopietnu objektīvu vai izmantojot objektīvu ar iebūvētu stabilizāciju, nav tik svarīgi, vai ir kamerā iekšā digitāla stabilizācija vai ir iekšā stabilizācija uz sensora. Tāpat arī kamerā ir advancētā savas mikrofonus, te mums ir augšā 3 mikrofoniņi, kas ļauj precīzi izvēlēties, no kuras puses mēs ņemam skaņu, un kad mēs filmējam pati sevi, tad kamerā izvēlas skaņu no priekšējiem mikrofoniem, tieši samazinot apkārtnējo trokšņi, vai, kad ir kāds vējš vai cits trokšņis, kamera izvēlas, kā labāk dabūt skaņu tiekošos apstākļos. Bet galvenā feature tai kamerai ir tieši filmiņu simulācija. Fujifilm daudz kameram iekšā izvēlmē bija iespēja izvēlēties filmiņu simulāciju, jeb kamera uzreiz mums fočē vai filmē it kā ar kaut kādu filmiņu nokrāsu. Piemēram, uzslēdzot melnbaltu filmiņu, mums būs melnbalts attēls. Vai no pozitīva filmiņa dos ļoti patiesas krāsas. Kaut kāda negatīva filmiņa dos krāsas ar kaut kādu savu īpašību, kā zināmam Fujifilm filmiņam. Te tās slēdzes ir iznests ārā, un tas ir pilnīgi perfekti. Var izvēlēties kaut kādu ainavu kadru, pagrozīt šo slēdzi un dabūt uzreiz kadru iekšā ar nokrāsu, ar tādu filmiņas efektu, kā var izvēlēties. Brīnums, ka pēc citam kameram nav vēl pielikts tas slēdzis, bet ir kaut kādi citi parametri augšā. Klāt pie 20 filmiņu profiliem kamerai ir vēl 3 krāsu regulātori, tas ir chroma efekt un chroma blue efekt, ar kuru palīdzību regulēt mēs varam dabūt vēl papildus interesantus parametrus, kā mums stilizēt mūsu kadru. Kamerā ir aprīkota ar diezgan jūtīgu sensoru, maksimālais ISO ir līdz 12,000, kas ir normāla jūtība filmēšanai un fotografēšanai,
bet fotorežīmu mēs varam to pacelt līdz 25 un pat 51 tūkstotim ISO, un filmēšanas režīms ierobežos ar 12 tūkstošiem. Tomēr maksimāla kvalitāte kamerai būs pie kaut kādiem 6 tūkstošiem ISO, bet, ir saprotami, ka ar labu apgaismojumu var dabūt labāku kadru nekā sliktas apgaismojuma apstākļos. Lai kamerai pietiktu ar gaismu un lai būtu kvalitatīvs attēls, tā ir vajadzīgi objektīvi. Un priekam kameru var ne tikai nopirkt ar standarta objektīvu, kas ļauj tīri uzņemt kaut kādas standarta bildes, bet aprīkot ar kādu no jaudīgiem objektīviem no citiem ražotājiem. Tamron jau samērā ilgu laiku ražo objektīvus priekš Fujifilm. Tas ir gan platlences 11-20 mm, kas ļauj ar to kameru dabūt tieši platu lenci. Un pirmkārt, platlences būtu labs filmējot sevi, lai kadrā ietilpstu ne tikai jūsu seja, bet, tā teikt, normāls portrets, turot rokas šo kameru. Gan standarta objektīvs, piemēram, 17-70, kas ir ļoti universāls diapazons ar attēla stabilizāciju, 2.8 diafragma, bet man ir tests, kur es mēģināju pastaigā filmēt ar šādu objektīvu, un cik kamera ir ļoti plāna, viegla, un tai nav tā saucamā grip, jeb rokturā, kā to turēt, tad ar milzīgu objektīvu gandrīz neiespējams turēt tik smalku kameru. Tomēr šī kamera nav domāta visu dienu turēšanai rokā, kā kāds kāzu vai reportāžas aparāts. Šī ir stilīga kamera, lai jūs to novietotu sev mājas vai pie darba galda, vai kaut kur ofisā, vai arī paņemat pastaigas līdzi vai kaut kāda bloga filmēšana. Un tas nav tik viegli turēt to kameru ar vienu roku, ar milzīgu objektīvu. Un klāt pie Tamron objektīviem Viltrox raža ļoti populārus un ļoti kvalitatīvus objektīvus tieši Fujifilm aparātiem. Viens no interesantākiem tas ir 27 mm objektīvs un 75 mm objektīvi. Abi objektīvi ar neticami gaišu diafragmu 1,2. Ar tādu gaišu objektīva diafragmu atvērumu pat mazā kamera ar mazu sensoru spēj neticami labi izpludēt fonu. Sanāk, ka te nav full frame, te ir crops APS-C sensors, un pat ar 2.8 objektīviem APS-C sensors, tā teikt, nepietiekami izblurē aizmugurēju fonu, piemēram, filmējot vai fočojot portrētu. Savukārt 1,2 diafragma ļauj ne tikai gandrīz pilna tumsa dabūt normālu kadru, bet pirmkārt arī izblurēt to fonu, tā teikt, izceļot portrētu priekšējo plānu no fona. Man ir daži paraugi un testa kadri, kuros ir skaidri redzams, ka pat vertikālajā filmēšanas režīmā, kad mums no visa sensora tikai centrs darbojas, tas tā kā vēl samazinājas sensora izmērs. Tie Viltrox objektīvi izcēlē, izblurē fonu, apdalā objektu no fona un dabū kvalitatīvāku kadru. Klāt pie Tamron un Viltrox objektīviem Sigma ražotājiem ir diezgan daudz objektīvu tieši Fujifilm kameram. Tas ir gan zoom objektīvi, piemēram, 10-18 mm platlences, arī ļoti labs pašfilmēšanai vai, piemēram, interjera bildēšanai ainavam, gan standarta objektīvs 18-50 kompakts ir viegls, gan ļoti gaiši ar 1,4 diafragmu fiksēti objektīvi, 16 mm platais lences 30 mm, standarta objektīvs 56 mm. Sanāk, ka priekš tās stilīgas, mazas, kompaktas Fujifilm kameras tik daudz variantu, kuru objektīvu likt virsū fočukam. Gan oriģināli objektīvi, gan alternatīvi objektīvi. Visi tie objektīvi ir samērā populāri citām Fujifilm kameram, kas viņam ir jaudīgākais flagmans X-T5 un kompaktie XS20, X-T50 aparāti. Šis ir viņu mazākais, kompaktākais, jaukākais aparātiņš, galvenkārt ar to filmiņu simulātoru un domāts tieši pašblogu filmēšanai.
Fujifilm X-M5 kameras veikala mums ir pieejamas gan pati kamera, gan komplekta ar standarta objektīvu, tāpat arī daudz papildus objektīvi, aksesuāri, kā rezerves baterijas kartiņas. Jautiet, nāciet paskatīties, parunāties ar konsultantu, varbūt šī būs jūsu nākamā blogera kamera. Vai varbūt kāds cits Fujifilm aparāts, jo viņiem ir tieši labas un jaudīgas kameras.